Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra un VFS Films piedāvā. Akmeni redzi? Jā. Trepītes redzi? Jā. Labajā pusē. Meļķetāra muldakmens. Mēs ar Ediju pagājušu rudeni viņa galdniecībā uzmēstarojām trepītes, jo tauta netika redzēt muldakmens muldu. Uz uzraksta ir, a redzēt nevar. Mēs izdarījām tā, lai var uzkāpt un apstīties, kas tā mulda ir. Pasties turās. Ļoti prātīgi darīts. Kopš tā laika, Edijs, ka mēs kopā izdarījām, vietējie ir sākuši viņu uzskatīt, par ok. Daudz maz, jā? Jā. Ko daram? Es braukšu tur, kur no koka taisa jēdzīgākas lietas par šitām tavām trepītēm. Ak, tev atkal tie miljoni apgrozījumi interesē. Tā, lai te neved ārā kokus no Latvijas, bet lai jau mantu ved. Labi. Un pa visu pasauli. Ok, es savukārt tad kaut ko netvaramāku. Es aizbraukšu pie viena forša džeka ar ģimeni, kas dziļā Kurzemes mežā ražo emocijas. Es redzēju, ka skatos kāds izkrāmētu koku kastītes ar tādu foniņu. Tas ir stands uz izstādi. Šonadēļ kraujam busā iekšā šo te visu uz Frankfurtes lielo ProLight Sound izstādi. Tā Jēkabpils, Frankfurte. Klabi, tas mans ir diezgan dažādas. Ir kaut kādas tās kastes, ir tās rūtiņu klādes. Kas ir kas? Tātad šajā pusē redzamas tā saucamās kastes, jeb skandu korpusi, kuros atliek ielikt skaļruņus, pastiprinātājus, un viņas sāk skanēt. Šie ir tā, varētu teikt, pusgatavi, tāds tā kā sagataves, bet ar gatavām pasaulē ielikt uzreiz braucošā vilcienā, ir samērā sarežģīti. Tevi visi atnāk, paliela, bet reālais pirkums, faktiski reti, kad notiek. Bet parādot, kad mēs esam vairāk tādi kā galdnieki, tādi kā korpusa ražotāji, tad šī attieksme mainās un tevi neuztver vairs kā konkurentu, bet gan kā piegādātāju. Līdz ar to tas ir foršs čoms. Tad tu būtībā sākumā sapūlējies ielikt tajā tumbā arī skaļruņus? Jā. Un tad tu esi viņam uzreiz greizsirdī par tevi, vai? Jā. Tad daži paraugi var redzēt, kādi bija. Tad šitos tu mēģināji pārdot jau tā, kas skan? Jā. Un tajā tumbā iekšā tādas baigās gropas, ja tas ir diezgan sarežģīti izgatavot, gandrīz neiespējami izslaucīt, un ko viņas dod? Te ir katrs tas plācenis, tā ir katra detaļa, un viņš salīmēts kopā, tiek no sākuma izfrēzēts, un tad salīmējas, un tā skaņa tad iekšā. Tā sapūlēties? Lai neveidoties iekšā liekas skaņas defekti, viņš tur neļauj šiem te stāvviļņiem veidoties un tam līdzīgi, un tā skaņa nāk tas, ko atskaņo skaļruņi, nevis to, ko kaste dod klāt. Bet, Jur, kā tas ir, ka cilvēks atrod vispār, ko viņš grib darīt? Viņš varētu darīt jebko citu, kāpēc tu pieķēries tieši šai lietai? Kā jau bieži notiek, kad pašam ir kaut kāda vajadzība pēc šādiem produktiem, tu paskaties, cik kas maksā, padomā, kāpēc gan ar saviem resursiem es nevarētu kaut ko pats izdarīt. Un tā arī šis radās. Sākotnēji pats muzicēju, uzdāvināt pa diskam. Labais, es šeit dzirdējis nevienu nasta, nosaukums arī krūti. Tas esmu es. Kolosāli! Tas ir pa īstā! Gadi 6, 7, 8 atpakaļ. Tikai, jā.
Zābaka arī? Kis zābaka, jā, biezo zoli? Es jau biju satrunējies ar šitiem tevi pa skatu, ir neko lēkā. Tu pat šitos ir vilcis ļoti labi. Tu tā esi tev. Dzird, kā atskan? Baigi labi skan tās. Baigi labi. Jo šeit tiešām tu vari sajust visu to savu balss, to amplitūdu, visu to spēku, visu to enerģiju balsī. Jo, zini kā, šaurās telpās ir grūtāk dziedāt, jo tev nav tā brīvuma sajūta. Kad tev ir, teiksim, tik laba akustika, tad tu vari palaist to balsi vairāk uz priekšu. Tur sev iekšā vairāk uz āru. Z. Vai kā tu runā? Z. Z. Jā, z. Jā, bet neskaidri. Nav tonī. O. Tev ar sirseni var sajaukt vasarā. Māra! Māra! Paldies, paldies. Es mācījos pie pasaulē populārākās pasniedzējas, kas tieši māca šajā žanrā. Viņa saucās Melissa Cross. Sapratu to, kad tiešām, kad vajag tā kā pārslēgt to domāšanu vairāk. Ka nevajag censties izklausīties skaisti. Domāšanu vajag pārslēgt vienmēr. Jā, pārslēgt, tieši tā. Viņa man teica, nedrīkst dziedāt skaisti. Viņa saka, aizmirsti par dziedāšanu skaisti. Un man likās, kā, bet tev taču ir jādzied. Nu, kā, nu, tu taču dziedi skaisti. Jo tajā mirklī, kad tu sāc skaisti dziedāt, tu kļūsti tāds, tā kā, nu, ļoti distancēts no sava klausītāja. Tāpēc, ka tu paliec tāds, kaut kāds cits cilvēks. Tā, ka tu esi autentisks, tas nav skaisti. Grotesks. Bet man īstenībā sajūta, ka man tādas lietas būtu jādara. Es jūtu, ka kaut kāda, tāda, sauksim to par kompleksiem vai par kaut kādiem tādām aizturēm ir. Kā es tagad, kad pusvēmjošu skaņu tagad taisīšu no sevis ārā, bet īstenībā, kad tu tiec pāri tam, ko kāds par to domās, vai kā es izskatīšos, vai kā es izklausīšos, tas tad ir tas pamats, jā? Jā. Nepavēlti ir tāds stereotips, ka dziedātāji ir dīvaini. Savulaik padomu laikos tika sākta būvēt cietuma ražotne, metalurģiska kombināta. Pirms kaut kādiem 13 gadiem pašvaldība par Eiropas līdzekļiem tātad rekonstruēja šīs te pamestās būves, un mēs 10 gadus viņas nomājām, un tad, kad beidzās šis te termiņš, kad varēja viņas iegādāties, tad mēs arī viņas esam nopirkuši. Man ir samērā ilgi ražotne, kur ir durvju ražotne. Būtībā tīrais vinnes, tu it kā ražo durvis, it kā ražo tumbas, un ja tev vajag uztaisīt sienu cehā, no tām pašām durvīm uztais arī sienu, nav jāmeklē nekur citur. Jauns kaut kas, ne? Mēs tikko, jā, atsūtīja prototipu. Un tad tikai prototipu rasējumu atsūtīja. Nu, tad tev jātājas šitāds eksperimentālais modelis, ne? Vispirms jāsastāda programma priekš CNC. Kas tas bija? Tas bija šveicieši. Tas šī īstenībā ir cerība. Nākotnē. Uz tev liela atbildība. Ja viņiem nepatiks, tu būsi vainīgs. Šis jau ir tā kā gatavs produkts. To mēs arī pārdodam. Vācijā daudz eksportējam uz visiem zināmu kompāniju Thomann, ja? Gan jau, kad ir dzirdēts. Un šie ir akustiskie paneļi, kas savalda skaņu telpā.
kas uzlabo telpas akustiskās īpašības. Šajā telpā bija skaņa vienkārši briesmīga. Nu, tad domāju, kā tad to sakārtot? Nu, radās tad arī kaut kādas pirmās idejas par paneļiem. Šitādam kaut ko nedaudz piezīmē, viņš jau pēc mākslas darba izstās. Jā, labi. Paga, nu ko nozīmē tie akustiskie paneļi? Paga, tie ir gan tie griezti, gan tie, kas ir pie sienām? Nē, tie pie sienām šie un tie. Jo līdz šim skaņa atsitās atpakaļ. Tad, kad uz skatuves dzied, tad skaņa tā kā sitās. Jā, sitās atpakaļ. Nu, un pēc remonta, pirmie, kas uzstājās, mums bija folkloras kopa vilki. Un tad viņi teica, jums gan ir ideāla akustika. Paga, jūs jau bijāt uztaisījuši? Jau bija uztaisīts un tad. Bet kas tu sevi dzirdi šeit savādāk nekā citās vietās? Jā, es dzirdu sevi tā, kā es tiešām dzirdētu sevi monitoros. Zini, kā tas ir iemesls, kāpēc cilvēkiem patīk dušā dziedāt. Akustika ir laba. Tā kā izklausies, tā kā labāk ir tāds patiesi dziedātāja paradīze. Gārsene ir Latvijas dziedātāja paradīze. Jā. Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. I once was lost, but now I'm found. Was blind, but now I see. Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra un VFS Films piedāvā. Es esmu dzirdējis, ka šeit esot 6 ņemami džeki. Un uz visiem ir viena ance. Un laikam tāpēc šeit valda tāds klusums. Tur dzīvo cilvēki, kas klusumu māk pārdot. Bet jūs varat man pateikt, cik viss šitais maksā? Daudz. Par lēto nevar dot. Vienreiz viens vācietis teica, Reini, nu, tu esi tā kā miljonārs. Nu, tev kontā ir nauda. Es tā, nu, bišķiņ ir, bet tik daudz nav. Un viņam likās, ka tie, kas dzīvo šādās pie meža privāti mājās, visi ir miljonāri. Tā jau katram var ienākt prātā. Es tagad arī, zin kā, mūs te biedē ar to, ka Latvijas lauki paliek tukšāk. Es atteku braukšu un taisīšu klusumu, piepakošu un došu visiem. Jā. Tas ir tik vienkārši? Nu, uzreiz nav vienkārši. No sākuma ir troksnis bišķiņ, ne? Jā, no sākuma tu nesaproti, kā labāk darīt, ko darīt. Bet tad ar katru gadu pamazām tie cilvēki jau tev pasaka, kā darīt. Viņi pasaka priekšā, tie klienti pasaka priekšā. Bet cilvēki ir tiešām gatavi neko nedarīt? Jā. Viņi ir ārkārtīgi laimīgi, kad tu viņiem dod iespēju vienkārši pabūt. Lokšaušanā, laivā, kaut kādā tādā minimālā darbībā, meža vidū pabūt ar sevi īstenībā. Viņi paši sevi izklaidē īstenībā. Viņš atbrauc, viņam iedod to loku, parāda, kā viņš šauj. Un viņš 3 stundas staigā pa to mežu un ir laimīgs. Viss. To vajag iefiksēt te, autonīcēt augšā, un šitā roka bišķiņi iztaisnojās.
Man lielie puikas Ventspilī nesit, tāpēc, ka es uztaisīju buņģmaizītes. Viņš Ventspilī mācījās 1 gadu. Man bija, savs dzīvoklis. Ienāk kaut kādi, skūdē. Buņģmaizītes gribat? Kas tās domā? Viss normāli. Un to mēs izdarījām Ancē. Mums bija metināmais un urbis, jo viņš ēda 50 litrus 100 kilometriem. Un tas ir cits laikmets, par to, grāmatās raksts par to laikmetu. Un šis ir 82-nieku Belarus motors ielikts iekšā. Cita dvēselīte viņam ir. Kuķierē klāt viņi? Tā, beņģi pēc tam. Beņģi šā ielē ir? Yes. Ancē tikai spāņos pārdod. Bet prātīgi ne tā kā uz kuģiem. Tā nē. Es uz kuģi neesmu lējis nekad. Ot, es arī ne. Tā ir labsajūta, ko es tagad paužu. Šitā, ka ielē beņģis pie stūrs, nemaz nevar sēsties pats pēc. Jā, viss. Ar balto! Kādreiz karavīrs uz neapmeklētām futbola spēlēm veda šitādi. Mēs vedam cilvēkus pārnes mežiem un rādām viņiem, kā tie meži izskatās. Un mēs braucam pa tanku ceļiem ar gazi. Es neesmu cāts. Bet jāatzīst, iepazinos es ar cilvēku, kas strādā bankā. Sīkā jums arī piedalās visā šajā pasākumā? Jā, mēs tāpēc jau arī sākām, kad, lai bērni varētu dzīvot laukos un vēl vairāk, lai mēs varētu ar viņiem kopā laiku pavadīt. Vismaz vasarā. Puiku meiteni, jā? Jā, puikam ir 7 gadi tagad un sākām pirmā sezona bija, kad viņš bija vēl pie krūtas. Kā tur nav, visur ir. Visur ir klusums. Paskaties, kas pa kalniem. Vigas. Jā. Klausies, kas mums tur tālāk priekšā? Tālāk mums sākās tanku ceļa smiltis būs. Būs smiltis, un tad būs Dūmezers. Tāds Dūmakains ezers. Ko viņš tur mūld? Tur ezeri ir mežā. Ļaujies? Brauksim, skaties? Es zinu, kā viņam acis, da viņš tur kaut ko leitē jau. Nē, te būs bagais kalns augšā. Šitas ir, tur otrajā vajadzēs likt. Tur vajadzēs otrajā, jā. Davai! To visu. Mašā, mamaņā! Varētu kaut kāds guldus padot garām. Eku purvīķi. Pagad, cik tad gal galā šis viss maksā? Man viens draugs Jaunpiebalgā ir draugs viens Jaunpiebalgā. Viņš saka, šito nevar nopirkt. Šito nevar nopirkt. Vienkārši nenopirkt. Man tas sanāk dabīgi, man liekas. Es esmu piedzimis, mācījies, uzaudzis. Es esmu ritīgi no šejienes. Protams, ka šis ir dzīves stila pasākums. Jā, bet Mēs dalāmies ar cilvēkiem. Bet viss tā suvenīri, tā ādas būšana, viss tās ķemmes, ko jūs vēl papildus taisat, un jūs ārpus Latvijas zina, tas tomēr arī ir kaut kāda rūpala, kuru nedrīkst vienā konkrētā brīdī izlaist no rokas, ne? Mēs izmantojam resursus Latvijas mežacūku sargu un taisam tās ķemmes, bet ar domu, kad mēs varam izlaust ceļu Latvijas tādai rūpnieciskai amatniecībai pasaulē. Pagājušajā nedēļā gājām ragu pārgājienā, un cilvēki saka, tiešām briedim katru pavasari nokrīt tie ragi. Viņam likās, ka visā dzīves ciklā tam briedim aug tie ragi. Briedim katru gadu viņš nomet, atkal izaug, nomet, izaug. Ej un meklē. Ej un meklē.
Man ir tāds kolēģis, kurš arī strādā šajā raidījumā, Pauls Timrots, kurš uzskata, ka, ja tev nav kā minimums tur miljonus apgrozījums, tad tu neesi nekāds karalis vispār, ja? Un kaut kādas tur savas gūtmaņalas sūdu kociņas var taisīt, un te mēs sēžam, tur, kur mēs vienmēr esam sēdējuši. Jā. Ko tu viņam atbildētu ar šo te? It kā te nekā nav klusums. Kas te ir? Nu, tam miljonāram sākumā viņš sēž tajā birojā, dienvidu pusē pie saules un vada savu uzņēmumu no kaut kāda biroja. Es savu uzņēmumu vadu klusumā, mierā. Man ir varbūt 2 sirmi mati. Un es jūtos ļoti tāds priecīgs un laimīgs. Labdien! Itālijas? Priekš kam cilvēkam klusums? Ko tas viņam dod? Skaņu var ieraudzīt. Šī ir viena zinātnieka Hunta vārda nosaukta truba un caurule, nevis truba. Ir stāvviļņi. Nāciet šī rakursā. Ļoti labi. 127 herci, jā. Es nezinu, kam tas vajadzīgs, bet izskatās ļoti smuki. Jā. Nav nekāda atbalsta. Šeit nav atbalsta. Šeit skaņa aiziet visumā. Viņi ienāk iekšā. Skaņas viļņi tāpat kā gaismas viļņi. Viļņu daba, atstarošana. Sajūta tāda, ka tev balss būtu tā kā kaut maziņāka un iekšā nekā parasti. Jo mēs ikdienā dzīvojam trokšņos un telpā, kur atstarotā skaņa. Un mums nāk skaņa līdzi atstarojas visā, teiksim, mēs identificējam, kur kas atrodas. Šeit, principā, mēs šādi dzirdam viens pēc otru, pagriežos prom, skaņa aiziet visumā kosmosā. Te praktiski skaņa neatnāk atpakaļ. Un tāpēc te ir ideāli mērījumi. Teiksim, te ir tā kā pirms lielās sprādzienā. Kad vēl nekā nebija. Jā, kad nekā nebija. Klusums, jā. Pilnīgā klusumā griežās kamera, bišķiņi dūc. Te ap 27 kaut kur tāds, teiksim. Klusums ir 27. Bet klusums tā ir tāda vērtība, ko varētu arī, kādām pārdot? Es domāju, ka jā. Tam, kā mēs ejam, teiksim, tiecamies pie jūrasiem, ja, kad viļņu šalkas, un tas viļņu šalkas asociēs no skaņas pasaules tādu balto jeb rozā troksni, kur visi toņi vienmērīgi. Tas tāds vienmērīgs tev nomierina, un tās, to var pārdot, jā, teiksim, tad cilvēkiem mēs piedām tādu vidi un arī, šādas mākslīgās vides. Piemēram, ja lai laba skaņa būtu, mums vajag labu telpu, bet vai būtu labs klusums, pietiek ar šitām austiņām, vai vajag labāk, lai visa telpa... Nē, lai visa telpa būtu. Arī austiņas atkal nav risks. Jo tepat ir kaut kādi, austiņas aiztais ārēju ausi un vidus ausi. Tu uzliksim austiņas, te lokalizēsim, bet vajag, jā, jūru... Īsts klusums un īsta skaņa ir plaša. Jā, tam vajag vietā. Jā. Tas bija loģiski, vienkārši, es domāju, daudziem tas notika krīzes laikā, kad tu vienkārši ieraugi, man gar māju tā kupa, un cilvēki no malām ved šurp laivas un iznomā, un mums viņi te ir. Ko mēs tur tā Rīgā tur esam? Pēc kā mēs tur dzenamies? Paskatieties, Facebookā māja meklē cilvēku, cik daudz cilvēku vienkārši dažu mēnešu laikā saradās. Vairāk 10 000, kur visiem ir viena alka dzīvot laukos. Atrast māju pa pieņemamu cenu, kur dzīvot un atrast nodarbošanos sev laukos. Tas arī tas, kas notiek. Mums taču viss kārtībā. Tā pārtuksnešošanās, tā monitoringa, tā kompāniņa saka, ka drīz vispār tas ziemas nebūs. Būs 2 ražas gadā. Brīnišķīgi. Vispār normāli. Mēs gaziku nenoslāpēsim. Necik. Nenoslēg gazikas Mums nebūs jādomā, kā satikt katru dienu 3 cilvēkus. Gaiziņš sāk šļākt naftu. Jā. Un tie to nezin, mēs to zinām. Jā. Un te tādās pavērsies viss. Gaume uzlabojusies, Timros, klāt! Nasta, reāli nosaukums. Klausies, man ir plakāts no grupas Nasta. Speciāli priekš tevis, tu novērtēsi. Un uzmini, kurš ir biznesmens no šitiem? Šis. Juris, iepazīsties. Aizmugurē, mierīgi. Tu viņu ieraudzīs, viņš pletkraklā, zolīts, biznesmens. Un kur tu biji? Es biju atkal, tur, kur es teicu, Ancē, projām, Kurzemē, iekšā, kur tāds cilvēks, kurš bija platkraklā un, kas saka, sēdēja bankā aiz stikliņa.
izdomāju, ka paraus vagu brīvībā. Un citiem šīs emocijas no sākuma pa velti, ja grib, var arī samaksāt. Ar gaziku dabūju izgāzt. Ir. Man tagad reiz ir cerīgāk par to, ka to valsts nav tik čābīgi, kā daži čīkst. Izraksta var darīt, sanāk, vajag mazliet pacietības un pieredze vajag sakrāt. Parāj vēl līdz Rīgai. Lašam.